Sākuma stāvoklis uz ceļiem. Tāds kā planka pozīcija. Lapsiņās izspiežamies uz augšu, galva pievilkta. Rokas plecu platumā. Ieelpā taisam vaļā labā roka. Ar kreiso roku es stumjos augšā uz griestiem. Izelpā nākam lejā. Un ar otru roku. Ieelpa, ieelpa, ieelpa. Izelpa, izelpa, izelpa. Gurni paliek uz vietas, nekustās. Ejam, cik augstu varam ar roku. Un ar kreiso šeit es stumjos augšā. Un tagad es stumjos ar labo roku augšā. Gurni paliek vērsts pret grīdu, lai nav griešanās šādi. Izmantojam hanteli. Pozīcija četrāpus. Rāda ar labo roku. Labā roka strādās kopā ar kreiso kāju, pēdus pirkstgaliem. Kreiso kāju iztaisnosim uz aizmuguri. Un ar labo roku ejam līdz gurnam. Šeit kontakts ar gurnu. Kreisajā rokā mēs izstumjamies augšā, lai nepaliktu šeit lejā, cik vien tālu varam. Un gurnus saglabājam neitrāli, lai neslīd lejā šeit. Šī ir vieglā versija. Grūtā versijā kāja virs pamata atcelta. Tad nolaižam lejā. Velkam klāt spēcīgi. Elkons iet uz augšu un uz leju pret ķermeni. Un velkam klāt. Taisam ar abām pusēm. Uzdevums guļas uz sāna. Apakšējā roka saliek zem galvas. Kāja viegli saliekt priekšā, otra būs gaisā visu laiku. Ar roku ieelpājam uz priekšu, cik vien tālu tiekam. Ar kāju uz aizmuguri. Un izelpā taisni kāja nāk priekšā. Un ar roku griežamies uz aizmuguri, cik vien tālu tiekam. Roka paliek pie ribām. Kāja taisna, gurna augstumā. Celīts iztaisnots. Ieelpa, ieelpa, ieelpa. Izelpa, 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 izelpa. Taisam uz abām pusēm. Uzdevums guļas uz sāna. Abas kājas pilnībā taisnas. Roka zem galvas apakšā. Otra roka pieturās. Ar galvu neskatāmies lejā, bet skatāmies uz priekšu. Abas kājas jāpaceļ augšā. Jānotur. Un uz izelpu velkam augšējo kāju klāt. Ieelpā atpakaļ taisna. Uz izelpu klāt. Taisam kā soli uz priekšu. Bēders savākts, stingrs. Izelpa. Ieelpa. Taisam uz abām pusēm. Jānoturās līdzsvarā uz gurniem, lai nebūtu gāšanās atpakaļ vai gāšanās uz priekšu. Uzdevums uz sānu guļot. Kājas priekšā saliekts 90 grādos gūžās ceļos. It kā sēdētu uz krēsla. Strādāsim ar roku un kāju. Ar roku taisīsim ieelpā kustību uz aizmuguri, kāju taisnu, paceļam augšā. Ejam tik tālu, cik varam. Jāsajūt iestiepums šeit pa kājas aizmuguri. Un izelpa atgriežamies. Kāja nolaižās virs kājas, roka priekšā. Taisam ieelpa, 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 ieelpa. Cik vien tālu tiekam. Galva atrodās otrā rokā. Un izelpā nākam atpakaļ. Taisam uz abām pusēm. Uzdevums ar divām hantelēm. Pacelsim abas augšā šādi 90 grādos. Un veiksim vēzēšanu kājas ceļa platumā. Un vēziens notiks caur sānu. Iztaisnojam un aiziet ķermenim garām. Un atpakaļ pozīcijā. Otra roka caur sānu. Atpakaļ. Caur sāniņu. Atpakaļ. Jā, kustība nenotiek uz priekšu, bet viņa notiek tādā plaknē, kā mēs paši stāvam. Šeit varam taisīt ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Caur celīšiem mīkstinam. Un šeit, kad rokas ir augšā, jāmēģina krūškuru celt uz priekšu, bet jāsaglabā stingrs vēders. Lapsiņās jājūt aktivizācija. Viena. Otra.
Izmantojam divas hanteles, vēzēsim. Noliekam rokas šādā pozīcijā, 90 grādos alkoņos. Celīši amortizēs kustību kājas plecu platumā un vēzēsim hanteli caur priekšu, garām gurnam, atpakaļ pozīcijā. Otra roka caur priekšu, garām gurnam un atpakaļ. Šeit hanteli iet ar inerci, atpakaļ mēs viņu ceļam ar spēku vairāk. Inerce, spēks, inerce, spēks. Ja, kustība notiek caur priekšu, garām gurnam, caur priekšu, garām gurnam. Ja, un tad viena roka, otra roka. Kamēr viena strādā, otra notur pozīciju. Tagad katra roka darīs kaut ko savu. Pozīcija šādi. Ar labo roku vēzēsim padusē, kā iepriekšējā uzdevumā. Ar kreiso iesim augšā ar visu plecu. Vēziens padusē, augšā. Padusē, augšā. Kad ar kreiso roku ejam augšā, ejam ar visu plecu. Un tajā pašā laikā ar labo roku elkoni stumjam uz leju. Vēziens, augšā. Vēziens, augšā. Parādīsim ar otru roku no otras puses. Vēziens ar kreiso, caur priekšu, ar labo augšā. Vēziens caur priekšu, ar labo augšā. Ja, taisam ar katru pusi. Apvienosim iepriekš darītos uzdevumus. Ar vienu roku vēzēsim sānis, ar otru vēzēsim padusē. Ja, ar labo roku vēzēšu caur priekšu, garām gurnam, ar kreiso roku caur sānu uz pretējo pusi. Labā, kreisā. Labā, kreisā. Šeit, kad atgriežamies, jāsajūt, ka lāpstiņas iet kopā, krūšu kauls ceļās uz augšu. No sāniņa ar kreiso roku vēzēšu garām gurnam, ar kreiso garām gurnam, ar labo sānis. Ar kreiso garām gurnam, ar labo sānis. Metiena mehānikas uzdevums. Roku paceļam šeit augšā. Ar kājām pastrādāsim līdz uz pirksgaliem. Vēziens uz aizmuguri, elkonis nāks pirmais, pievienojās pārējā roka un atgriežamies sākuma stāvoklī. Elkonis pirmais un atpakaļ. Šeit mēs ejam lēni, 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 lēni un šeit ar inerci nākam atpakaļ. Izelpu taisam brīdī, kad hanteli uzvēzējam apakaļ uz pozīcijai. Elkonis, elkonis, elkonis. Un ar kājām pastrādājam līdzi no viena pirksgala uz otru. Ja pa sarežģīti varam stāvēt vienkārši kājās. Viss tā mešanas pozīcija iet uz sānu. Turam krūškaulu uz augšu. Bez steigas. Ātrākais moments ir, kad no šejienes dabū no hanteli atpakaļ. Neizmantojam spēku, bet inerci.